Šajā video es tev parādīšu, kā bez piepūles pagatavot supersulīgu Ziemassvētku cepeti, kartupelīšus un cepeša mērci. No sākuma pagatavo marinādi no majonēzes, sinepēm, sāls, pipariem, ķiploka pulvera, kūpinātas paprikas un ābolu etiķa. Marinādi samaisi un nogaršo, tai jābūt pavisam nedaudz pārsālītai. Kā gaļu es iesaku izvēlēties kakla karbonādi, jo tā būs vissulīgākā. Ja tev ir laiks, atstāj to iemarinēties uz nakti. Pārklāj to ar foliju un liec cepties 180 grādos uz 50 minūtēm. Kad laiks pagājis, noņem foliju, pievieno kartupelīšus, aplej tos ar eļļu un apber ar sāli. Un liec cepties atpakaļ krāsnī uz vēl apmēram 50 minūtēm. Gaļu pārliec citā traukā, lai atpūšās, bet to visu eļļu, kas ir palikusi cepama traukā, pārliec pannā. Tā kā pēc cepšanās cepeša pannā ir palicis ļoti daudz garšas, pārliec visam pāri vārošu ūdeni un paskrāpē, lai tie brūnumiņi izšķīst ūdenī. Tālāk es pannu ar visām taukvielām lieku karsēties un pievienoju ēdamkaroti miltu. Kad milti ir izkarsēti, pievienoju arī ūdeni no pannas un karsēju līdz mērce sabiezē.